Sveiki visiem! Un jā, šis ir pats pirmais karšu triks un pamācība. Jā, bet šitajā te pirmajā es rādīšu pamācību, bet dažos arī nerādīšu. Bet ja būs daudzas atsauksmes, tad es, protams, parādīšu, jā. Un jā, tas tā. Bet es tagad veidošu tādus kāršu trikus ar pamācībām un dažreiz nepamācībām, bet, jā, vienkārši tas būs, manuprāt, krūti. Šī ir pati pirmā epizode, kā neko nesaka par apgaismojumu un tā, jo apgaismojums ir slikts, jā, es zinu. Bet, es neko nevaru baigt darīt. Tad, šīm trikam jums vajadzēs vienkārši parastu kāršu komplektu. Un tas būs ļoti viegls triks. Un šo triku es arī izpaudīšu. Un tā kā es to daru. Jā, mēs varam sākt. Tātad, viss, kas jums ir jādara. Jūs samaisat, tā kā, labi, sākumā es parādīšu triku un pēc tam parādīšu pamācību. Ok. Un arī saku uzreiz, neesmu nekāds profesionālis, neko tā kā baigi nemāku ar kārtīm, ko baigi krūto, bet, jā, jūs manu galvu neredzat, tas mums nav nemaz jāredz, jūs tāpat zināt, kā es izskatos. Ok, un jā, tagad es samaisīju, un es tagad kamerā parādīšu, ka nav pilnīgi nekādas secības. Pilnīgi nekādas. Pagad, saistīšu pašu aizmugurē, arī aizmugurē nekā nav. Labi ir. Kur jūs redzat. Ir secība bišķīt. Es nezinu, kāpēc tā ir. Tāpēc, ka tās pilnīgi jaunas kārtas un tāpēc arī. Labi. Es atvainojos baigi grūti, bet, jā, šīs ir pilnīgi samaisīts kārtas. Šis ir jau ilgi lietots. Vienkārši šīs paņēmu, jo tā būs baigi jāmais tās kārtas. Es atvainojos tiešām, jūs tagad gan jau slēgsiet ārā un sūdz, bet, tas ir pats pirmais mans kāršu triks, tā kā, sorry. Pēc tam jau būs labāk uzlabojumi, jā. Ok, sākam ar šito triku. Aiziet. Tātad, viss, kas jums te ir jādara, es jums jau parādīšu, ka šodien nav nekādas secības. Rekur, skatieties. Jūs neredzat, bet, jā, tur nav secības tiešām godīgi. Tur nav secības, to pat jūs redzēsiet pamācībā, ka tur nav nekādas secības. Un, kurš pats pastos, nav nekādas secības. Un tagad es tā kā, es lieku jums nocelt pusi. Jūs to nevarat izdarīt, tāpēc, kurš nolikšu tā, jūs redzat, es nocelšu jūsu vietā pusi. Pusi uz pusi nolieku šitā. Un no šīs kavas 4. kārtas man palīdzēs uzminēt, ka šajā kavā ir 4. kārts. Ok, tātad 1, 2, 3, 4. 4. kārts ir dāma spilventiņš. Tas nozīmē, manuprāt, šajā kavā ir 4. kārts. Manuprāt, tā ir 3 sirsniņa. Tātad skaitam 1, 2, 3 un 4. kārts ir 3 sirsniņa. Tagad pamācība, kā es to izdarīju. Tātad, pašā sākumā viss par nopietno ir samaisīts. Pilnīgi viss ir samaisīts. Un, jā. Un tā, ka jūs rādat, ka tu nav nekādas secības, ja jūs rādat, jūs paskatāties pēdējo 4. kārti. Tātad, manā gadījumā 4. kārts ir 10 pīķis. Un iegaumēt 10 pīķis. Tā, ka tā ir 4. kārts. Un tad jūs aizverat, lai viņi paliek 4. kārts. Un tagad jūs liekat otram cilvēkam nocelt pusi, viņš nocels kaut kur apmēram pusi. Un atcerieties, ka šajā kavā ir 4. kārta 10 pīķi. Jūs noliekat un paskaties šo kavu.
Un jūs sakat, ka šitajā kavā palīdzēs 4. kārta jums uzminēt, kas ir šajā kavā. Kaut gan tā nav, bet, nu jā, tā vajag trikā, lai viņi noticētu. 1, 2, 3 un 4. kārts, dāma, spilventiņš mums palīdzēs uzminēt. Un tā, padomājiet bišķīt, ka šeit ir 10 pīķis. Un jūs ejat 1, 2, 3, 4 un 4. kārts, pa īsto ir 10 pīķis. Ok, tā bija mana pati pirmā kārštrīga pamācība. Citos kārštrīgos es nerādīšu pamācību, bet, ja būs liels pieprasījums, parādīšu. Es tagad jūs mani redzat. Ok, pacelšu jūs bišķīt. Tagad jūs labāk mani redzēsiet. Nākamajā reizē es mēģināšu tā kā labāk apgaismojumu, jo tagad man tikai gaismo un vakars. Nākamajā es mēģināšu varbūt dienas apgaismojumu, ja nē, tad nē, bet nu, ok. Paldies, ka noskatījāties šo kārštrīgu pamācību. Būs vēl jaunas, un ceru, ka jūs iemācījāties šo triku. Ja neiemācījāties, tad mēģiniet vēlreiz, bet ja jūs neiemācījāties dēļ tā, ka man ir slīti nolikt kamera, sorry. Un ja jūs neiemācījāties dēļ tā, ka man ir slīti nolikt kamera, raksti komentāros. Es uzlabošu to. Uztaisīšu vēlreiz šo pašu triku tikai no citas vietas un tā. Ok, paldies, ka skatījāties šo video. Spied like, subscribe un abonē arī šo kanālu. Tas pats, kas subscribe, nu jā. Komentē un davai, peace.